Nu ko, ir atnākusi pēkšņi ziema. Pa brīvdienām ir sasniedzis ļoti daudz sniega. Un es domāju, kursanti, kas agrāk nav braukuši ziemas apstākļos, tagad sēž pie logiem un domā, kā tad es rītā likšu CSDD eksāmenu. Pirmām kārtām, CSDD mašīnas ir ļoti labi aprīkot ziemas braukšanas apstākļiem. Viņiem ir ļoti labas riepas, salonā ir silts. Tātad jūs varat droši iet uz CSDD, zinot, ka mašīna ir tehniski ļoti labā stāvoklī. Otrs ļoti svarīgs moments ir tieši mācēt uzvesties uz ceļa ziemas apstākļos. Būtiskāko, kas ir jāzina, es jums tūlītās pastāstīšu. Droša braukšana ziemā sākās jau pašā mašīnā. Šajā gadījumā jums ir jāsaprot, ka nekādā gadījumā nedrīkst taisīt nekādas asas kustības. Ne asi pārkārtoties, ne pēdējā brīdī bremzēt, ne asi uzsākt braukt prom no krustojumiem. Jo, ja jūs laicīgi bremzēsiet, jūs jau kaut vai sapratīsiet, vai ir tā saķere riepām ar ceļa segumu, kā arī, ja jūs ļoti asi uzsāksiet braukt no krustojuma, riteņi vienkārši sāks spolēt uz slidena. Ja jūs mierīgi sāksiet braukt, tad vienkārši tā saķere jums būs daudz labāk aizbraucot prom no krustojuma. Tātad nekādas asas kustības braucot ziemas apstākļos ar automašīnu. Ir savas priekšrocības, ja jūs taisat perpendikulāro parkošanos ziemā, jo līnijas neredz, kā jūs redzat. Tātad jānovieto mašīna ir tā, lai jūs vienkārši nemaisat citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tātad, ja blakus mašīnai stājaties, tad ir jānostājās diezgan loģiski attālumā, tā, lai var izkāpt tā pasažieris vai jūs. Ja jūs stājaties vienkārši it kā starp līnijām, tad vienkārši ir jānovieto mašīna perpendikulāri apmalei, tā, lai viņa aptuveni būtu taisna. Tātad šī noteikti ziema ir priekšrocība tiem, kas taisa perpendikulāro parkošanos. Būtiska nozīme ziemas braukšanai ir ceļa segumam. Jums ir jāredz, kas notiek zem jūsu riteņiem. Ja jums zem riteņiem ir normāls, foršs, iztīrīts asfalts, līdz ar to gan saķere būs ļoti laba. Tātad gan uzsākt, gan bremzēt būs droši. Taču, ja braucot, jūs redzat, ka jums zem riteņiem ir šāda veida ceļš, tas nozīmē, ka jūs praktiski asfaltu neredzat, esat ļoti uzmanīgi. Līdz ar to labāk ir bremzēt drusku laicīgāk, jo varbūt slidens, kā arī uzsākot braukt, nevajag ļoti stipri spiest gāzi. Tātad jādara viss ir laideni un mierīgi.